Тут написано, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня. Vadims lasa 53. pašā nodaļā 1. pāntu. Kas tad nu tic mūsu sludināšanai? Kam ir atklājies tā kunga elkots? Kas tad nu tic? Kuram ir ticība? И здесь мы видим, что именно через то, что мы услышали и поверили, Jā, caur to, ko mēs esam dzirdējuši, kā mēs esam noticējuši. эта сила Божья открывается. Šis Dieva spēks manifestējās. И, например, кто-то думает, почему что-то еще не произошло? Jā, kāds domā, kāpēc jau nav noticis? Услышь и поверь, Ir jādzird šī vēsts, jānotic, и сила Божья будет действовать. Un tad Dieva spēks sāk manifestēties, parādīt. И будет так, как дальше написано. Un notiks tā, kā jau tālāk ir rakstīts. Ранами Его мы Ar исцелились, viņa brūcam mēs esam dziedināti jau pagātnes. потому что тот, кто поверил, Tas, kas ir noticējis, ему открылась мышца Господня. viņam ir atklājies tā kunga А elkonis. если мышца Господня открылась, Ja tā kunga elkonis ir atklājies, то исцеление уже есть у тебя. tad dziedināšana tev jau pieder, viņa tev ir, tā ir tava. И оно проявляется. Un viņa izpaužās. И прямо сейчас проявляется. Un tieši tagad viņa izpaužās. Аллилуйя. Jēzus Kristus Slava vārdā. Iesus. Aleluja.